Dāmas un kungi, ziņas no paralēlās realitātes. Jūs strādājat celtniecībā, es piemēram strādāju. Jūs zināt, cik maksā cilvēku darba stunda, cik maksā krāsa, kādi ir nodokļi? Un vai būdi nokrāsot, viņam pa priekšu ir jānopulē. Labi. Jāsakop. Un tad jānokrāso divās kārtās krāsas. Labi, un 3000 eiro tā ir adekvāta cena jūs prāt. Nē, esmu apstījis precīzi to būdīt, bet jā. Labi, paldies. Meklējam šo te cilvēku, šo te celtnieku, atsūtiet, kā viņu sauc, un arī brīdinājums principā pārējiem. Firma, kurā viņš strādā, uzmanieties, ja pie jums ir šāds te darbinieks, celtnieks, kurš domā, ka viena štrunta būdiņas vecāķos nokrāsošana, pārkrāsošana maksā 3000 eiro, un ka tas ir adekvāts cipars. Es teicu, man ir 7 firmas jau atsūtījuši, tur ir maksimālā summa, ir pat labi 600 eiro pa būdiņu, ja? Ar visiem nodokļiem, ar visu oficiāli, ja? Maksimālā, minimālā tur laikam 200 eiro bija. Tik maksā, tāda ir realitāte, draugs mīļais, nevis 3000 pa vienu būdiņu. To sauc korupcija. Korupcija to sauc, ja? Šādu cilvēku pilnā nopietnībā viņš atnāca uz pasākumu, ja, un ar nopietnām sejām, tur saules mūžu Latviju, šāds te patriots ir gatavs nolaist podā 3000 eiro, ka tikai neliek viņu mierā, ja, te partijas biedra Nacionāla apvienība. Unikāli vienkārši šādi cilvēki dzīvo starp mums un ir šie te patrioti lielie. Jā, tā ir dezinformācija, jums ir jāpārbauda šī informācija, jo tā būdu uzstādīšana ir ļoti dārga. Tur ir jāpēt, kas tur ir pārkrāsošana vai citu ģērbtu uzstādīšana. Un es nevaru atbildēt konkrēti uz šo jautājumu, jo tā ir dezinformācija, kas tiek izplatīta. Labi, paldies par atbildi. Lūdzu. Tikmēr reku, jā, Langa vēsā mierā to sauc par dezinformāciju. Budžetā, dokumentā, vissvarīgākajā Rīgas domas pašvaldības dokumentā budžetā gada ir iekšā šis te cipars, šī tāme cenas, ja? Nē, tā ir dezinformācija. Nemēģinies par kādiem stulbeņiem cilvēks uzskata. Nē, tā ir dezinformācija. Kāda dezinformācija? Tas ir budžeta dokumentos, ko mums oficiāli iedeva Rīgas domē finanšu departaments. Kas tad tas tāds ir? Kāpēc vajag melot sabiedrībai šādi te? Šādi te, jā, arī ar nopietnām sejām tur, jā. Mums padomu laikā iebrauca gandrīz 1 miljons migrantu, vairāk kā 700 000. Un ja nebūtu migrācija pagājušā gadsimta vidū notikusi te Latvijas teritorijā PSRS, tad neatbraukt no Baltkrievijas mums te daža laba dāma, ja, un nevarētu dzemdēt pašu Langas kundzi sanāk tā, ja, kā tā nosodīt, tad sanāk sevi nosodīt, kāpēc tad vajadzēja te braukt? Un mēs nevaram vairāk uzņemt migrantus. Mani sauc Rudolfs Brēmans, pievienojoties šim te profilam, arī, jā, diemžēl arī šādi te, it kā kuriozi, bet tie šādi cilvēki, tie varas Latvijā, viņu kolēģi, gan celtnieks, šāds celtnieks ir. Es teiktu, kā šādu celtnieku kāds vispār darbā ir pieņēmis jebkur, ka viņš domā, ka viena štrunta būdiņas, viņš mierīgi notāmētu pa 3000, jā, pašvaldības pasūtījumiņu tādi, jā. Kurā firmā strādā šāds?